Beidzot tas ir izdarīts. Jūs organizējat pirmo dresēto skudru cirku Baltijas valstīs. Tas ir liels panākums. Bet kā to pastāstīt mēdījiem, cirka ekspertiem, potenciālajiem skatītājiem, visiem? Jūs visdrīzāk darat tā. Rakstat preses relīzi, Word dokumentā, dzenājot šurp turp pa ēpastiem, saskaņojot ar konsultantiem. Līdzīgi mērķi mudināti, šādas relīzes vietā un arī nevietā raksta ļoti daudzi. Tās ar ēpastu starpniecību ceļo pie adresātiem, žurnālistiem, redaktoriem, ziņu aģentūrām, portāliem. Lai ziņa aizietu tālāk, jūs esat atkarīgs tikai no mēdīju filtra un labvēlības. Relīžu ir vairāk nekā mēdījos vietas. 80% no relīzēm bieži vien pat nelasītas nonāk papīrgrozā. Dažkārt arī tās, kuru saturs ir bijis vērtīgs. Tagad ir jauns risinājums – sociālo mēdīju relīze. Kas tas ir? Internetā publicēts multimediāls saturs, teksts, video, audio, attēli un grafiki. Saite uz jūsu mājaslapu veidos jaunu apmeklētāju plūsmu. Mēdījiem, kas pamatā mūsdienās ir portāli, šāds informācijas saņemšanas veids ir ērtāks un noderīgāks. Katrs paņem to, kas viņam ir nepieciešams, tātad pa jaunam pasniegtais saturs kļūst konkurētspējīgāks. Gan mēdīji, gan analītiķi un citi interesanti var saņemt un pierakstīties uz jūsu sociālo mēdīju relīzi ar RSS feed palīdzību. Tas nozīmē, ka saturs pats var sameklēt jaunus interesantus bez mēdīju starpniecības. Ziņas pašas nonāk pie jūsu mērķa auditorijas. Jūs pats veidojat savu labo vārtu Google un citos meklētājos. Visas relīzes paliek internetā. Pirms pāris gadiem publicēts saturs kādam var būt noderīgs arī šodien. Jūs varat iegūt jaunu apmeklētāju skudra cirkam jau tūlīt. Radiet labvēlīgus apstākļus, lai lasītāji var ar informāciju padalīties sociālajos tīklos. Ja jūsu teiktais būs interesants, viņi nekavēsies to darīt. Jūsu labais vārds kļūs zināmāks. Jūs redzēsiet lasītāju viedokļus par sevi un vajadzības gadījumā varēsiet uzlabot sniegumu. Un skudra cirks katru vakaru būs apmeklēts.